Gribi runāt brīvāk angliski? ChatGPT tev palīdzēs. Šajā epizodē tu uzzināsi, kā izmantot ChatGPT balss funkciju, lai trenētu angļu valodas sarunvalodu, uzlabotu izrunu un justos drošāk runājot. Daudzi prot izlasīt tekstu angliski, skatīties sevi interesējošus video un saprast filmas, bet, kad jāsāk runāt, pietrūkst vārdu, pārliecības vai baidās no kļūdām. Tieši šeit talkā nāk ChatGPT ar balss funkciju. Atver ChatGPT mobilajā lietotnē vai pārlūkprogrammā, ja izmanto datoru versiju, un pārslēdzies uz balss režīmu. Ja izmanto pārlūkprogrammu, ekrānā nospied ikonu "Izmantot balss režīmu". Ja šo funkciju lietos pirmo reizi, tu varēsi izvēlēties balsi, kādā ChatGPT ar tevi sarunāsies. Vienkārši saki "Hi, how are you today? Let's talk in English". Ja nejūties pārliecināts, uzvedni var izteikt arī latviski. ChatGPT sapratīs un palīdzēs sākt sarunu. Un ChatGPT atbildēs tev ar balsi, gluži kā draugs. Optimāla uzvedne latviešu valodā: sveiks! Es gribētu ar tevi parunāt angļu valodā. Lūdzu, atbildi man un palīdz uzlabot manas runāšanas prasmes. Trenē sarunas izrunu un reakciju. Tu vari sarunāties par jebkuru tēmu: ceļošana, darbs, hobiji. Vari arī paprasīt, lai ChatGPT tevi izlabo, piemēram, "Please correct my grammar if I make mistakes". Sākumā vari šīs uzvednes nodiktēt latviski. Lūdzu jautājumus vai tēmas sarunai, piemēram. Ja nezini, par ko runāt, saki "Ask me 5 simple questions about food" vai "Let's roleplay. You are a hotel receptionist and I'm a guest". Tā tu trenēsi valodu dzīvē noderīgos kontekstos. Mazāk gramatikas tabulu, vairāk dzīves valodas. Tev nav jāgaida valodu kursi vai dārgs privātskolotājs. Ar ChatGPT tu vari runāt, kļūdīties, mācīties un augt savā tempā un sev ērtā laikā. Lai gūtu jūtamus panākumus, atvēli valodas apguvei tikai 15 minūtes dienā. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.